Noskaņojums, protams, ļoti kaujiniecisks. Gatavojamies, mums tātad ļoti daudz mājas spēles būs pret stiprām komandām, un caur šīm spēlēm mēs arī gatavojamies kausa finālām. Nekādas atlaides, pilnīgi tikai par uzvaru. Un spēlēsim visas 60 minūtes, jo kā pierādījās iepriekšējos finālos mums dažādi scenāriji, bet iznākums viens, un es domāju, ka pietiks zaudēt, vienreiz tas kausa jāpaceļ. Formulu droši vien, ka nezinām, jo abas tās spēles bija dažādas, bet iznākums viens. Bet grūtāk un grūtāk paliek ar katru gadu. Tā kā domāju, ka šogad būs vēl grūtāk, bet mēģināsim arī trešoreiz uzvarēt. Jā, protams, jo daudziem abu komandas spēlētājiem tas ir vienīgais mačs sezonā Arēnā Rīga, un bieži tur neuzspēlē. Es domāju, ka arī skatītāji daudz atnāks, būs laba atmosfēra, liels ledus laukums, viss kārtībā, tas īsts hokejs. Es domāju, ka jā, noteikti. Motivators arī bija iekļūt finālā un tad arī cīnīties par kausa arēnu. Tas ir tāds liels gods. Viennozīmīgi, tas priekš mums ir viena spēle sezonā, tie ir svētki mums, jo bija tas galvenais uzdevums tikt tajā finālā, lai nospēlētu to spēli arēnā. Un tagad, protams, gribam arī uzvarēt, bet kā būs, tā būs. Bet uzdevums būs uzvarēt, bet tas kā arēnā, tad tas ir motivācija bija vēl lielāka.